Jā, futbolisiem nākot laukumā. RFS pagaidām 3 spēlēs 1 punkts un 31. pozīcija, 36 komandu konkurencē. Un Aruna Rašics un G ar 30. numuru. Pa visu kreiso malu Laša Odišā. Un tagad gan laiks Andele komandas starta sastāvam. Kolins Kosemans, 26. Rīgā ir startējusi RFS. Uzreiz izspēlē un uz priekšu sit Stefans Paničs, kur Kuārijā ir bijuši šajā Beļģijas komandā. Tieslīdz galvenajai komandai tikai pārbaudas spēlēs tika. Savalnieks iespēlē ar vārtiem un tagad vārti! Bet aizmugura arī ir. Diemžēl arī ātri vien apprāvs prieki mums un arī tribīnēs. Roberts Savalnieks iespēlē un bumba tiek raidīta vārtos. Lūk arī šī iespēja, ko iedeva Anderlecht jau spēles ievadā. Tagad vēl pavērosim atkārtojumā, cik tālu vai tuvu bija aizmugurā Roberts Savalnieks. Jā, ieskrēja gan. Te ļoti labi redzam, ka Roberts saņem bumbu aizmugurām aizsargiem. Jā, te nav īpaši diskusija, te uzreiz ar neapbruņotu aci varēja to saskatīt. Protams, tev ir nedēļā, tu esi tik labā formā un tādā ritmā, ka tu jūties labi, bet tagad ļoti bīstams uzbrukums. Un Anderlecht izspēlē burtiski uz izgājienu un jā, diemžēl neizdodas atvairīt Ondoā šādu sitienu, kas bija praktiski ar izģērbtu aizsardzību un Dānis Kaspars Dolbergs. Jā, 27 gadus vecais uzbrucējs izmanto šādu dāvanu. 3 piespēles RFS soda laukumā, ne, bet soda laukuma tūmā, laukuma pusē un viens pats Dolbergs kaut kur pazaudēja viņu. Aizsarga redzamā ātrā pārā arī sanāk gandrīz visi spēlētājs zilajos kreklos ar pāri centra līnijai. Uz ar to aiziet Anderlecht pretbrukums. Un šeit bija kontakts. Dolbergs cīņā par pozīciju krita viens no RFS spēlētājiem. Iespējams to centās noraidīt un tagad vēl joprojām cenšas noraidīt gan Herdī Prenka, gan Ondoā. Redzam tagad fonā šo kontaktu, kur Odišā arī ir kritis. Un no viņa tieši atbrīvojās Dolbergs un pēc tam raidīja bumbu vārtos. Un raudzīsies atkārtojumā šo epizodi galvenais tiesnesis no Ziemeļmaķedonijas. Pasauc viņu īpašais tiesnesis RFS vēsturē Matejs Juks no Slovenijas pie monitorā. Un patiesībā nemaz tik daudz netrūka, lai Ondoā arī šo sitienu atvairītu. Diezgan tuvu viņš bija izcilam glābiņam, bet te varam atkārtojumā skatīties krīt Odišārija. Jautājums, cik labi rakursi būs tiesnesim pieejami, lai viņš var kārtīgi novērtēt šo epizodi. Mums kārtīgi strādā šeit arī ļoti daudz kameru un redzam vēlreiz šo kontaktu, kur izstāst, kā arī ar roku Dolbergs pagrūda Odišāriju. Un tā mērķtiecīgi skrien un tā kā varbūt kaut kāda epizode, par kuru arī atbild, grūti pateikt. Bet vajadzētu atcelt vārtus un jā, tiesnesis tā arī lem. Tiek vārti atcelti un tātad rezultāts nemainīsies. 0-0 joprojām arī 22. minūtē šeit. Ar labo kāju raida bumbu soda laukumā. Pretī vārdsargs bumbu nospēlē un šeit nebija pārkāpuma. Būs arī stūra sitiens. Pirmais stūra sitiens RFS komandai. Viņš nospēlēja bumbu un tur redzējām Prenga varbūt neliels kontakts bija RFS komandai. Pirmā puslaika izskaņā piespēl otrajā stāvā. Bumbu lido tuvu vārtiem, bet Zanka otrajā stāvā ir ļoti labā pozīcijā un izsit bumbu varam no soda lauku, bet nekas vēl no galā. Odišārija vēl nepies no soda lauku, stīdien pa vārtiem un glāb fantastiskā veidā Kosemans. Fantastisks moments, labākā iespēja šajā spēlē RFS komandai. G bija tas futbols, kurš ar galvu sita, neviens viņu nesedza, ieleca viņš sodlaukumā, arī labi palicās un trāpīja pa šo bumbu. Tomēr vēl kārā Kosemans. Bīstamākais moments šajā mačā, kāds ir bijis vienai un otrai komandai. Un tagad vēl viens stūra sitiens. Mirkli. Un te mēs redzam Odišārijas centrējumu un kas par momentu. NG bija visas iespējas gūt vārtus. Vienmēr jau var teikt, pēc tam vēl precīzāk varēja uzsist, bet jebkurā gadījumā. Jā, sižets pozitīvs, bumba bijusi arī abu komandu vārtos, bet ir bijuši pārkāpumi, tāpēc pagaidām 0-0. Gaidām otro puslaiku. Eiropas līgā, kas pierāda, ka esam iederīgi šajā kompānijā. Dānis atkal izpilda centrēm Sondakos tuvos stabu šeit Ondoā. Un trešais pēc kārtas stūra sitiens bija gatavs Ondoā. Te bija viņam priekšā arī Daniels Balots, iespējams pirmā spēle, kurā viņš atgriezās Latvijā. RFS ielaisti 4 vārti puslaikā pret Valmieru. Un tagad Guardio pretī vārtiem skrien Cedriks un atvara Kosemans. Diemžēl neizmanto izskaida pretī vārtiem. Tagad Cedriks Guardio. Un tā varēja būt lielā eksplozija, kā arī nav tipiska situācija, Guardio skriet priekšā. Daniels Balots, redzam, viņš šo izcilo piespēli bijušais valmierietis deva uz priekšu Guardio. Duelī pret vārdsargu, Īkaunieks arī it kā skrēja.
bet šķiet jau pareizo lēmumu pieņem, mēģināja uzminēt un arī uzminēja, redzam, arī paplašināja savu ķermeņa platību maksimāli. Kolsmans rokas izstiepa un tieši šajā rokā arī trāpīja Koārija Arsozāra jaunākais brālis, bet šie futbolisti nav. Patiesi tagad ir Šārijas ieskries pa kreiso malu, apsteidz viņa Stardela pēdējā brīdī, bet kļūdās. Kolsmans piespēlēt no saviem vārtiem, pārtverta bumba, Adams Marhijevs raugās, kur ir Koārija, kur ir Rīkaunieks, Paničs saņem piespēli, Paničs sities rīkošies, kritiens sodlaukumā, ne, tikai bumba garām vārtiem palido braukoši un tagad skaļāk atbalsta savējos, redzam vēlreiz, gar vārtiem deva, reitinājās, ka tur ir sodlaukumā, un Šārija Paničs cerēja, ka rosās Anderlecht komandas treneri un rezervisti varētu būt trīskāršā māņa Anderlecht komandai pavisam drīz. Atsveicinām spēks mēks, un te ļoti bīstams uzbrukums un ļoti paveicās RFS komandai. Eiropas trofejas, kuras ir zem UEFA karoga bijušas, ir Anderlecht rīcībā un muzejā. Tagad bīstami pazaudēta bumba Strujkens, piespēlē Drejeram, Drejers pāri vārtiem, piedod Drejers. Tas bija reālākais moments kust vārtus šajā mačā Anderlecht komandai. Dānis Andres Dreda, bet pārstat krietni pāri vārtiem. Var teikt, nesavaldīja arī Zālienu Marhijevs, pēc tam arī neapreitināja sitienu spēku un arī jaudu. Anderlecht vārdsargs, tāpēc arī brīdināts. Diez vai tam ir kāda cena šajā spēlē, bet to nekad, protams, nevar zināt, bet Anderlecht atkal vērš nākamo uzbrukumu piespēs sodlaukumā. Un Ondoa nenokontrolē sākotnēs šī situācija, bet trāpa viņam šie bumba un tāpēc neielido vārtos. Divas maņu nākušie, Strujkens nedaudz izveido šo momentu, Strujkens iespēlē Gainā Fabrice Ondoa, bet toties nokontrolē tuvo stabu, tuvo stūri, kurā izpildīja sitienu, nedaudz redzam vēlreiz atkārtojumā izcilu atvairījumu no kādreiz Beļģijā spēlējušā Fabrice Ondoa. Arī šo faktu bieži vien Beļģijas mediji atcerējās pirms šī vakara cīņas. Nevar noliekt, ka veiksmis tā. Tagad Latvijas komandas futbolistiem līdzjūtējiem arī jācenšas sacensties ar Anderlecht faniem, kuri kļūst skaļi. Iespēle bīstama vārta priekšā Vaskes uz malu, Vaskes krīt un bumbu zaudē. Atkal tā ir RFS rīcībā. Jā, mazliet pietrūks pretstāts uzbrukuma noslēgumā. Uz vārtiem sita 20 reižu, bet tā ir tomēr arī cita līga. Tā ir Vācijas Bundesliga un Džeki izrāvies, labs ātrums Džeki, jāskrien sodlauku virzienā, viņš to arī dara. Jānis Ikaunieks pārņem stafeti, Brāķis Džeki, bet bumba pie Marhijeva. Mēs turpinām uzbrukumu. Roberts Savaļnieks ar bumbu. Piespēl sodlaukumā uz tālu vārtu stāvot. Tur nav tik precīzi tā, bet jā, arī pie sitiena Zelenkovs netiek. Svarīgi, tāpēc arī bumbu iegūt neizdevās. Balots cenšoties izsist bumbā no to pretiniekam un ātra piespēle uz priekšu seko. Un te Leori cīnās. Un atkal Drejers labajā flangā, Drejers pret Stugli šoreiz epizodiski. Iespēle vārtu priekšā, sitiens Strujkens, fantastisks vārtu gums. Beļģijas topošais superzvaigznei. Anderlecht izvirzās svarībā 85. minūtē. Precīzāk iesas nav iespējams, ļoti sarežģījis sitiens un nav brīnums, ka par šo spēlētāju interese ir milzīga. Absolūts talants var tikai kaut ko tādu izpildīt šeit Daugavas stadionā. 5 minūtes līdz pamatlaika beigām, 5 minūtes un šīs līdzjūtējas sirdis Anderlecht fānē jūsmo. Anderlecht fāne tagad pieļauj rīko kārtīgu ballīti dažādos sektoros, bet Mario Strujkens gūst savus pirmos vārdus šajā sezonā Eiropas līgā. Aizmugurē Drejers nebija, tikai viņa roka, bet pēc rokas neskatās. Atdod piespēli Strujkensam un tas raida bumbu vārtu devītniekā, vai gandrīz precīzi vārtu devītniekā. Anderlecht, var teikt, arī daļai noķēra uz ātro pārēju, kad jau izraustījās, aizgājās priekšu Savaļnieks, arī pēc tam sekoja ātra piespēle atpakaļ uz priekšu. Jā, tā sanāk atpakaļ, jo Anderlecht spēlētāji tagad dzīvojās otrajā puslaikā RFS laukuma pusē, un Drejers tomēr nospēlē liederīgi šajā mačā, atdod Strujkensam, kurš perfekta sit. Jā, pašā vārta devītniekā ies Strujkens, futbolists, kurš visās Beļģijas jauniešu izlasēs sākot no U15 ir spēlējis. Precīzāk praktiski nav iespējams iesist vārtsargam bez jebkādiem variantiem. Un Elvis Stuglis ātri steigā meklē, kur ir kāda bumba, lai var mest to spēlē. Līdz Paničam tā neaizlido, bet tagad vēl var būt pēdējā iespēja. Labs ātrums, Džeki, viņš panāk bumbu pie vārtu līnijas. Jā, mēs spēlē sodlaukā, tur ir lido bumba. Sodlaukums sēties pa vārtiem, vēl vienu sēdiem jābūt. Marhijevs sēdien pa vārtiem. Bumba draug pārstam, vēl viens sēdien. Bumba ir vārtos, eksplodē Daugavas stadions. 6. kompensācijas minūte. RFS izraudēšana. 1-1, RFS 1-1 pret Anderlecht. Kā tas notika? Kas par spiedienu, kas par momentu un kas par raksturu
Uļsensevičs pieliek kāju, no kuras bumba lido vārtos. Jā, tagad tik atliek mums pateikt tu un es par un līdzutēji pasaka visu pārējo. Tādas emocijas šeit nav sen piedzīvotas. Cerams, ka... Savos sitiens, jā. Savos. Paldies Anderlekta aizsargam, bet paldies arī Cilagācam, kurš to uztaisīja. Jā. Varam skatīties un baudīt, jā, rikošets, bet tas rikošets tā veiksme tika nopelnīta ar vairākiem sitieniem pa vārtiem. Te jau izglābās, izdzīvoja Anderlecht un te centās glābt, lai bumba nenonāk pie cita. Vēl Sancenš vār priekšā un savos vārtos ierēd bumbu. Skatījāmies vēlreiz no šī rakursa. Jā, 1-1, bet spēle vēl nav galā, vēl nekas nav beidzies. Gandrīz visi stadionā ir kāji. Lukas Cilagāts ar savu plašo Grūzijas sirdi tagad skrien uz priekšu, tagad jāskrien atpakaļ un vairs nav jāskrien. Viens, neizšķirs no stadionā. RFS komandai tagad pret Anderlektu varonīgā cīņā nopelnīts, atspēlējās pēdējiem spēkiem, pēdējiem resursiem. Izdevās. Paldies Musā Dijājam, kurš raidīja mums savos vārtos. Daudz senegāliešu ir virslīgā. Droši vien viņam arī paldies uzrakstījis pareizajā valodā. Jā, RFS komanda reiz filmēja un uzfilmēja cīņu par sapni. Jādomā par nākamo lielo stāstu šim klubam, šai jaunai kluba pirmajai komandai, kas raksta Latvijas futbola vēsturi. Anderlecht bija izcīnījusi 3 uzvaras Eiropas līgā 3 mačos, pieveica Ungārijas, Bulgārijas vadošās komandas, arī vienu no vadošajām Spānijas komandām Real Sociedad, bet Rīgā mačā pret RFS uzvarēt nespēja. 6. kompensācijas laika minūte un 1-1. 2 punkti tagad RFS komandai tabulā, Anderlecht 10, bet šis punktiņš ļoti salds un liels punkts RFS komandai.